Pastāstīšu par moduli N mēslošanu. Bilance apliecina starpību starp slāpekļa faktisko iznesi un kopējo papildmēslošanā izmantoto slāpekļa daudzumu, ieskaitot rudenī mēsloto. Slāpekļa bilance ir kontroles nolūkiem, nevis lēmumu pieņemšanai. Tā nav viennozīmīgi laba vai slikta. Negatīva slāpekļa bilance nozīmē, ka raža iznesa vairāk slāpekļa nekā tika papildmēslots. Negatīvai slāpekļa bilancei var būt divi iemesli. Pirmais – pamatotais cēlonis, neliela izstrādāta optimālā slāpekļa norma, dēļ tā, ka veiksmīgas agronomisko apstākļu sakritības rezultātā augsne mineralizēja slāpekli vairāk. Vai otrs iemesls – agronomiski nepamatoti maza mēslotā slāpekļa norma. Savukārt pozitīva slāpekļa bilance nozīmē, ka papildmēslojuma norma pārsniedz iznesi. Tam arī var būt divi cēloņi. Pirmais – pamatotais cēlonis. Optimālā slāpekļa norma ir augstāka dēļ neveiksmīgas agronomisko apstākļu sakritības, kā rezultātā augsne mineralizē slāpekli mazāk, un ar papildmēslojumu tiek kompensēts slāpeklis pie zemākas slāpekļa liederības. Vai otrais variants – pārāk lielas, agronomiski nepamatotas, nekontrolētas slāpekļa mēslošanas normas. Precīzai slāpekļa bilancei rekomendējam pēc nokūšanas koriģēt ievāktās ražas lielumu sadaļā lauki, augu maiņa.